Labdien! Cienējamie draugi, kolēģi, domu biedri. Paldies, ka šodien esat šeit, jo tieši jūs esat šīs kustības sirds. Katra balss, katrs cilvēks, katra ideja šajā zālē ir svarīga. Mēs šeit esam ne tikai, lai runātu par problēmām, bet arī rādītu tam risinājumu. Mēs esam tie, kas nebaidās skatīties izaicinājumam acīs, un mēs esam tie, kas mainīs šo zemi, runājot par Latviju. Šodien vairāk nekā jebkad mums jāatgādina sev, kāpēc mēs visi sakam šo ceļu. Mēs sakam, jo ticējam, ka Latvijai ir jābūt vietai, kur cilvēki jūtas droši, cienīti un sadzirdēti. Mēs sakam, jo redzējam netaisnību un nolēmām, ka pietiks. Mēs sakam, jo mūsu bērni un mazbērni ir pelnījuši dzīvot labākajā valstī. Es zinu, ceļš nav viegls, būs krietni, būs kritieni, būs šaubas. Būs tie, kas teiks, ka tas nav iespējams, bet tieši tad mums jābūt stipriem, jo mēs esam stiprāki kopā. Mēs esam apvienība, kas nekad nepamet savējos, mēs esam apvienība, kas tur solījumus, mēs esam apvienība, kas cīnās līdz galam. Un vēlos pateikt pāris vārdus par to reģionu, kur es pats kandidēju, tas ir Salaspils novads. Mēs zinām, cik daudz izaicinājumu ir šobrīd. Cilvēks sūdzās par ceļiem, par pārāk gausu pašvaldības darbu, par nevienlīdzību attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem. Bet mēs esam jūs dzirdējuši. Un vēl vairāk mēs esam kategoriski pret atkritumu dedzināšanas rūpnīcu būvniecību Salaspils novadā. Mēs nevaram pieļaut, ka mēs paši un mūsu bērni dzīvo piesārņotā vidē, ka iedzīvotāji spiesti samierināties ar svešu interešu uzspiešanu. Un tieši Salaspilī mums ir īpaši svarīgi neaizmirst par vēsturi. Šajā vietā atrodas viens no traģiskākajiem Latvijas vēstures simboliem – Salaspils koncentrācijas nometne. Mēs nedrīkstam aizmirst tos, kuri tur zaudēja dzīvību. Mums ir pienākums saglabāt viņu piemiņu un rūpētos, lai šādas traģēdijas nekad neatkārtotos. Tas ir mūsu atbildība pret pagātni un nākotni. Salaspils ir jābūt tīrai, drošai un cilvēkiem draudzīgai vietai. Mēs strādāsim plecu pie pleca ar vietējiem iedzīvotājiem, lai sakārtotu infrastruktūru, lai varētu bērni droši iet skolā, lai seniori justos aprūpēti un cienīti, un lai mūsu apkārtne paliktu zaļa un veselīga nākamai paaudzei. Noslēgumā es vēlētos pateikt, draugi, šis ir mūsu laiks. Neļausim bailēm, šaubām mūs apturēt. Mēs esam nākotnes balss, mēs esam spēks, kas pārveidos šo valsti, un lai cik grūts būtu ceļš, mums jāiet līdz galam. Paldies!